pāris dienu laikā tika savākti 10 000 parakstu, lai nebūtu 75 centu piemaksa pie receptēm. Diemžēl Saeimas komisija paskatījās, un cik es izlasīju, vēlāk paskatīsimies, izdarīsim varbūt kaut kādas izmaiņas. Manuprāt, ka likums ir brātis, un kāpēc? No zāļu cenas, kas ir uzcenojums, 75% iet farmai, 12% iet PVN un 13% aptiekām. Vai nevarētu tādu variantu pieņemt, ka farmai 70%, 5% iemest līdz 18% aptiekām un nevajadzētu vairāk cilvēkus racināt ar to 75% maksu, centu maksu. Te man kolēģi tikko teica, bijušie klases biedri, ka viņi katru mēnesi 6 recepti, viņiem cukura diabēts ir jāmaksā, tas iedomāts par vienu recepti 9 eiro, par 6 parēķiniet paši. Gadā, jā, cik gadā sanāk? Nākošais jautājums būtu. Manēšana 5 euros dimantīnā. Tā, nākošais jautājums par paldies, ka nepieņēma manā skatījumā klimata likumu, kas iestrēga Saeimā, paldies opozīcijai. Un klimata likums manā skatījumā ir pirmais Latvijas valsts ekonomikas kapacitātes. Kāpēc? Ļoti elementāri. Jo augstākās cenas uz izēvielām, energoresursiem, jo mums ir sliktāka konkurētspēja un mēs starptautiskajos tirgos kļūsim arvien mazāki un mazāki. Otrs ekonomikas šis klimata likums ir, es būšu ručs, Latvijas dabas un airgavas izvarotājs. Jo iet runa par saules generātoriem, par vēja generātoriem. Ja? Lūdzu, arī tur taisās, varbūt nebūs vēja generātori. Šodien iedomājieties, sakiet, cik apmēram saražo vēja generātori? Kā jūs domājat visā Latvijā? Es domāju, ka absolūti nulli. Nē, ir, Liepājā ir. Varbūt, bet šodien visu dienu Ventspilī, Liepājā ir. Cik saules paneļi saražo? Saules paneļi šobrīd jau daudz. Daudz, Cik ir kopējās es šodien zvanīju savam kaimiņam, kuram ir 10 kW saules generatoru uzlikti, un viņš man atbildēja, pa janvārī 38 kW saražoja. Pagājušo gadu šogad labi, pagājušo gadu bija vēl sliktāk. Pagājušo gadā tikai 8 kW saražoja. Un trešais ir tas, ka jo būs augstākas cenas, jo mūsu labklājības dzīves līmenis un labklājība ies uz leju. Un tas ir benzīns dārgāks paliek, produkti dārgāk paliek, ekoloģisko mēs diez vai varēsim pārtiku iegādāties tik ātri. Tā ka tas arī, kā sakot, ir demogrāfija ies uz leju, jo viss dārgāks paliek. Un vēl viens, tas nebūs jautājums, ko jūs domājat, ko darīsim ar klimata likumu? Vēl viens, nebūs jautājums, bet tāds replika, ja? Izrādās, ka 77 deputāti, tā skaitā, jūs arī uzskatāt, ka Latvijā bez vīrieša un sievietes ir arī kaut kādi dzimumi. Ja? Pieceļieties zaudē, kas nav vīrietis un sievietes. Pieceļieties, ko jūs kautrējaties, ja? Nekautrējaties, pieceļieties, ja? Tātad, Trumps teica, ka Amerikā ir tikai vīrieši un sievietes, ja? Ja jūs arī neesat ne vīrietis, ne sieviete, ja? Tad varat neatbildēt uz šo jautājumu. Paldies par uzmanību.